Labvakar, par jaunāko sportā. Pasaules kausa turpinās, vēl ir 2 spēles aizvadītas, vēl ir 2 mainieces spēlējuši. Kanāda pret Bosniju Hercegovinu 1-1 un ASV jau no rīta pēc Latvijas laika pārspēja Paragvaju ar 4-1. Kanāda spēlē Toronto, kur viens no mazākajiem stadioniem šajā fināla turnīrā, ja ne pats mazākais. Toties spēle interesanta, daudz izdevībām, sākumā pat vairāk kanādiešiem, bet 21. minūtē pirmos vārdus pēc stūra sitiena guva Jovo Lukičs. Pēc pārtraukuma Kanādas spiediens pieaug un 78. minūtē Kails Larins panāca neizšķirt 1-1. Visai aizraujošā spēlē, kaut komandām kopā vairāk par 2 vārtiem gūt neizdevās. ASV Panamas spēlē pārsvars mainiekiem, rezultāts to izsaka 4-1, jau pēc pirmā puslaika 3-0, 2 panākumu ASV labā Polarinam Balogunam, pirmo bumbu paragvajieši raidīja savos vārtos un beigās 4-1. Vēl šokar 10. Katara Šveice un 3 spēles vēl naktī pēc Latvijas laika un īpaši vērība Brazīlijas spēlē pret Maroku vienos naktī East Rutherfordā, Ņūdžersijā. Brazīlijas fani iesildās Ņujorkā jau kopš vakardienas, un šādi skati bija vērojami Times Square. Brazīlijai vienmēr lielas ambīcijas futbolā, arī līdzjutējiem. Un beidzot, ASV ir ieradusies arī Portugāles izlase, viena no favorītēm ar Cristiano Ronaldu sastāvā. Portugāļi jau izmitinājušies viesnīcā, un interese par komandu ir ļoti liela. Latvijas futbola virslīgā šodien jau bija 3 spēles. Rīga FC viesos uzvarēja Ogres United, tur 4-1, RFS izbraukumā pret Grobiņu 3-1 un Audas zaudēja punktus pret Jelgavu 1-1. Un par pērnā gada čempionu spēli Ogrē Normunds Melderis. Kārtējo pārliecinošu uzvaru svinējuši vicelīderi Rīga FC futbolisti, kas šodien viesos tika galā ar virslīgas debitantu Ogre United komandu. Jau pirms spēles varēja nojaust, ka pēdējā vietā esošajiem mainiekiem neklāsies viegli. To apliecināja gan Muhameds Badomasī, kurš no 11 metru soda sitiena atzīmes izvirzīja vadībām rīdzniekus, kā arī Raivis Andris Jurkovskis, kurš pēc Maksima Toņiševa piespēles pārsvaru dubultoja. Otrā puslaika sākumā Toņiševs panāca jau 3-0 Rīgas labā. Pavisam drīz uzgavilēja 900 mainieku līdzjutēji, jo Emīls Evelons 1 vārds atguva. Sekoja viesu atbilde un bumba 4. reizi nonāca Ogres vienības vārtos. Čempioni varēja gūt vēl vairākus vārtus, taču mainīgs glāba vārdsargs Nikita Parfjonovs. Līdz ar to Rīga svinēja uzvaru ar 4-1. Gatavojamies uz 100% un, ja mēs rādām labu sniegumu, tad katram pretiniekam ir grūti. Jūs varat redzēt, šodien mēs parādījām ne labāko savu spēli, bet ļoti labu un tās rezultāts, jā. Pēc panākuma Rīga FC saglabāja 2. vietu tabulā aiz līderiem RFS futbolistiem. Volejbolā šīs nedēļas nogalē Eiropas līgas 2. sabraukuma posms un vīrieši spēlē mūsu Portugālē, sievietes Slovenijā. Vīriešiem šobrīd vēl cīņa pret Melnkalni un pēc 3 setiem ar 2-1 ir vadībā tomēr Melnkalne. Spēle pašlaik vēl LTV7 tiešraidē. Pirmajā setā Latvijai uzvar 25-21, taču otrajā visu laiku vadībā Melnkalne pretiniekiem uzvar 25-22. Pirmais zaudētais sets mūsējiem vispār šajā turnīrā. Tas 3. spēlē. Vēlāk 3. setā spēle punkts punktā aptuveni līdz seta vidum, bet beigās uzvarā atkal pretiniekiem 25-19 un 4. sets šobrīd 6-8 no mūsu viedokļa, bet vienlaikus sievietēm šovakar Slovenijā spēlē Latvija pret Islandu. Tur pārliecinoši 3-0 Latvijai, pārējai būs pēc vīriešu spēles ar LTV7. Jūrmalā turpinās profesionālā tūra pludmales volejbolā future līmenī, un šodien jau noskaidrot vairāki pusfinālisti, un tūdaļ arī pēdējie būs zinām, un par šīs dienas rezultātiem, par mūsējo veikumu Majora pludmalē Normunds Melderis. Dāmu turnīru ar uzvarām šodien atsāka 2 Latvijas pāri. Līderis Tīne Graudiņa un Anastasija Samoilova viegli 2 setos ar 21-13 un 21-14 piespieda kapitulēt Somijas pāri Sāru Sinisālo un Maisu Kirolainenu. Savukārt Līva Ebera un Daniela Konstantinova 3 setos uzvarēja amerikānietis Keitiju Lindstromu un Kenediju Koukleju. Vēl 2 Latvijas dueti Renāta Kruklīta un Estere Zaķīta, kā arī Monika Mamaja un Karlīna Bērziņa piedzīvoja zaudējumus. Ceturtdaļfināla mačā Ebera ar Konstantinovu 2 setos piekāpās Igaunijas pārim, bet Graudiņa ar Samoilovu turpināja savu uzvaras gājienu un ASV volejbolistes Lindstromu un Kokleju uzvarēja pēc minimālās programmas ar 21-9 un 21-13, tādējādi iekļūstot pusfinālā.
Mēs noturējām savu līmeni, savas serves, savu uzņemšanu, un tāpēc arī sanāca viss tik viegli. Īstenībā amerikānieši ļoti labi servēja. Man bija vismaz 3 uzņemšanas, kuras pilnībā uz vēdera izklājos pa smiltīm. Tā kā labi, mēs esam malacītas, mēs labi nospēlējām. Tā kā nopelnījām sev fināla dienu un svētkus. Vīriešu turnīru turpināja uzreiz 5 Latvijas pāri. Vienā no dueļiem par vietu astotniekā mūsēji tikās savā starpā. Tā Mihails Samailovs un Mārcis Bērziņš ar 2-1 pārspēja Matīsu Šalkovski un Kārli Jaundžēkaru. Ceturdaļfinālā iekļuva Ārdis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, kā arī Edgars Stočs un Gustavs Auziņš. Šajā stadijā Bedrītim un Rinkevičam pretī stājās lietuvieši Audis Knašs un Pavils Piešina. Lai arī otrajā setā notika aizķeršanās, uzvarot trešo setu ar 15-9, pārāki bija latvieši. Bija garš bloks pretī. Mēs varbūt jāizmāna lecienā iespējams, bet te vairāk bija sapratni, jo tās, ko jūs arī minējāt par tām servis uzņemšanas kļūdām, viņas bija vairāk no tā, ka mēs vienkārši nesadalījām vidus laukumu. Varbūt grūtāk nekā plānojām, tīpaši tikai tāpēc, ka mēs otrajā setā bijām vadībā un krietni bijām vadībā, un tad kaut kā nedaudz atlaidām tā teikt gāzīti un bija grūti noķert. Vēl vienā ceturdaļfinālā Samailovs un Bērziņš spēkojās ar ukraiņiem Ivanu Dacuku un Olekseju Bubliku. Diemžēl Latvijas pāris piekāpās 2 setos. Līdz ar to jau ir skaidrs, ka vīriešu turnīru pusfinālā Latvija tiks pārstāvēta ar 2 pāriem. Latvijas šautriņmetēji Madars Razma un Valters Melders pirmo reizi iekļuvuši Pasaules darta korporācijas pasaules kausa ceturdaļfinālā. Turnīrā Vācijā uzvara pret Franciju 8-7. Un vēl tenis. Tur labākie pasaulē gatavojas un spēlē zāles laukumos, jo pēc jāņem būs Wimbledona Grand Slam turnīrs vienīgais zāles laukumos. Queen's Club turnīrā Londonā jaunā amerikāniete 19-gadīgā Iva Joviča spēja uzvarēt savu tautieti Amandu Aņisimo, kas reitingā ir piecniekā 6-2, 3-6, 6-3. Joviča spēlēs pusfinālā. Tur iekļūs arī britcerība Emma Raducanu 6-3, 7-5 pret Kamilu Rahimovu no Uzbekistānas. Horvātija Dona Vekiča vispirms 3 setos ceturdaļfinālā apspēlēja čehieti Karolīnu Pliškovu 6-4, 4-6, 6-3 un šovakar pusfinālā tik galā arī ar britu sportistu Keitiju Bulķieru 6-1, 6-3. Štutgartē vīriešiem finālā iekļūs pērnā čempions amerikānis Taylors Fritz 6-4, 6-4 pret Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Kas jāmaina Latvijas sportā? Pasaules sporta sabiedrība pēdējā laikā īpaši Startautiskā olimpiskā komiteja arvien vairāk domā par agresoru valsts sportistu pielaišanu startautiskajās sacensībās, turklāt arī pat ar savu simboliku un karogiem. Un kāpēc arī Latvijas sporta vide kļūst arvien pielaidīgāk šajā jautājumā, to šovakar skaidro Andris Auziņš un Raimonds Rudzāts. Starptautiskā sporta sabiedrība ir uzņēmusi strauju kursu agresoru valstu atgriešanai sacensībās ne tikai neitrālā statusā, bet arī zem saviem karogiem. Starptautiskā olimpiskā komiteja jau ir rehabilitējusi Baltkrieviju, bet tuvākajās nedēļās varētu notikt izmaiņas olimpiskajā hartā, kas sekmētu arī Krievijas atgriešanos apritē ar savu himnu un karogu. Olimpiskais čempions bobslijā Jānis Ķipurs uzskata, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas vadītāja Kerstija Koventrī ir katastrofāli, un šādus lēmumus var izskaidrot tikai ar korupciju. Latvijas vadošie sporta funkcionāri gan acīm redzot ir citās domās. Virkni latvieši joprojām ieņem vadošas amatus starptautiskajās federācijās un pat publiski izceļ savu labo sadarbību ar Starptautisko olimpisko komiteju. Savukārt Latvijas olimpiskā komiteja izstrādājas vadlīnijas, kur saturs sporta sabiedrībā izraisīs asas pretreakcijas. Apzinoties pastāvošos izaicinājumus, LOK pilnveido līdzinējo pieeju. Vadlīnijās ir skaidri uzsvērts, ka pasīva pašizolācija, jeb boikoti, bieži vien de facto kalpo agresoru valstu interesēm un liedz mūsu atlētiem konkurēt starptautiskajās sacensībās un turnīros. Skeletona treneris Ivo Steinbergs šādu Latvijas olimpiskās komitejas formulējumu sauc par neloģisku. Ziemā Steinbergs un viņa audzēkņi īstenoja virkni dažādu protestu akciju, kas bija vērsts pret Krievijas skeletonistu dalību sacensībās. Tu esi viens, tu tā kā cīnies pret veidzirnavām, un tad vēl kuluāros par tevi apmēram, ko tu tur ņemies un ko tu tur atkal esi kā sprungulis ritenī, un tagad mums tur jautā apmēram, kāda tad ir mūsu pozīcija un tā tālāk. Tu to sajūti, ja? Protams. No Latvijas olimpiskās komitejas, no savas bobsleja skeletona federācijas? Jā, no visiem, teiksim tā,
institūcijām, kurām es esmu pakļauts tieši vai pastarpināti, tas ir viens, bet es arī tieši tāpat jūtos starptautiskajā arēnā. Jo nav līderu. Mums nav spēcīgu līderu sporta sabiedrībā. Mums ir tādi izdzīvot pratēji, ieskaitot Olimpiskās komitejas vadību, mūsu daudzu federāciju vadības. Tie ir izdzīvotāji jebkurās situācijās. 1991. gada janvāra barikāžu laikā Jānis Ķipurs kopā ar pārējiem Latvijas bobslīstiem pieņēma lēmumu PSRS izlasē vairs nestartēt. Tobrīd būdams pasaules kausa kopvērtējuma līderis, Ķipurs pārvilka svītru savām izredzēm 1992. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņš uzskata, ka visai Latvijas sporta sabiedrībai būtu jāņem piemērs no skeletonistiem un savu pozīciju sacensībās jāpauž ļoti radikāli. Viņš nožēlo, ka nav bijis klāt protesta akcijā Austrijas trasē Iglsā. Es gribēju būt tur tajā situācijā klāt. Es māku runāt labi gan angliski, gan vāciski un nolikt pie vietas tos tiesnešus un tos federācijas pārstāvjus. Man bija argumenti pietiekoši, lai viņus tur vienkārši iznīcinātu gandrīz vai turpat uz vietas. Bet tur neatradās visā tai skeletonu sabiedrībā, tur tikai daži, kas viņam pievienojās un bija grūti pret to visu stāvēt. Bet tas ir tikai tas veids, kā tas būtu jādara. Agresīvā veidā ar savu taisnību iet cauri un argumentēt ar faktiem, ar pierādījumiem. Ķipurs uzskata, ka Latvijas sporta sabiedrības reakcija uz agresoru valstu atgriešanos sacensībās esot pārāk jēla. Tam piekrīt arī Steinbergs, kurš norāda uz lieliem trūkumiem Latvijas sportistu spriestspējā. Cik nav redzēts, ka ārpus sporta tur nav liels spīdeklis. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka sports savā ziņā ir pazaudējis to savu būtību, ka viņš nav izaudzinājis to raksturu. Mēs neesam caur sportu uzaudzinājuši varbūt pietiekoši daudz patriotus, un caur sportu mēs neesam uzaudzinājuši cilvēkus, kas paši spēj domāt, un paši pieņemt lēmumus un paši iestāties par sevi. Ķipura ieskatā šobrīd pasaulē vērojam cīņu starp labo un ļauno, un labie spēki esot pārāk piekāpīgi. Un, lai tā labā enerģija varētu turēties pretī, viņai nepietiek tikai ar to savu labsirdību, ar tādu piekāpību. Samierināsimies, viss jau būs pa labam. Ļaunais aizies, ņems virsroku. Un tāpēc man vienkārši aicinājums ir tiem, kas ir cilvēces gaišajā pusē, būt stingriem un nepiekāpīgi stingriem visā savā mūža garumā. Neļauties nogurumam un neļauties kaut kādai spiedienam no to tumšo spēku puses, nepakļauties. Ķipura vērtējumā būtu nopietni jāanalizē Latvijas sporta funkcionāru darbības motīvi, ieņemot tik glumu pozīciju attieksmē pret Starptautisko olimpisko komiteju. Kā ticamāko scenāriju viņš akcentē dzīvošanu olimpiskajā burbulī un durvju aizvēršanu ārpasaulē. Jā, tāda notikuma un jaunuma šodien, arī tāda problēma, un tad Ilze Skudra par gaidāmo laiku. Visu labu!